Jo dārgāks izmeklējums, jo vairāk mēs redzēsim. Jā, bieži vien tā ir, bet kas saistīts ar gūžu locītavām, bišķīt ir savādāk. 66 gadus veca sieviete sūdzās par sāpēm mugurā un sāpēm gūžu locītavā. Pacienti ir uztaisījusi gūžu locītavā magnētisko rezonanci, kurā mēs konstatējam, kad ir artroze kreisā gūžu locītavā. Pacientei izteikts klibošanas nav, bet ir sāpju sindroms. Tajā pašā laikā pacienti vēl paralēli tam ir uztaisījusi arī rentgenu. Nezinu, vai tas nozīmē, ka ģimenes ārsts vai kāds speciālists, kurā mēs arī redzam gūžu locītavā izmaiņas, var redzēt, kad atstābulā, tas ir tajā augšējā daļā, ir izveidojušās cistiņas, un tās ir pirmās pazīmes, kad locītava ir bojāta un pie staigāšanas var radīt sāpes. Es pacientiem saku, ka vajag uztaisīt vienkāršu rentgenu par 3 eiro caur ģimenes ārstu, nevis taisīt tos dārgās magnētiskās rezonances gūžu locītavai. Sākotnēji, ja pacients ir gados vecs, 60, 65, 70, 80 gadu, es sāktu ar vienkāršu standartu izmeklējumu iegurnim, ka mēs varam redzēt gan labo, gan kreiso gūžu locītavu, salīdzināt locītavu spraugu savā starpā. Šeit mēs arī varam redzēt, kad sprauga ir labajā gūžu locītavā, ir platāk nekā šaurajā. Tā ir tā spraudziņa starp augšējo un apakšējo mālu. Jo tā sprauga ir biezāka, jo tas nozīmē, ka gūžas skrimslis, jo viņš skrimslis rentgenē caurspīdīgs, ir lielāks. Tāpat kā riepai. Jo protektors riepai lielāks, jo to riepa varēs braukāt ilgāk. Jo viņš vairāk nodils, jo protektors vairs nav un sāk berzēties kauls gar kaulu. Jā, mugurā ir izmaiņas. Mēs varam redzēt, ka apakšējiem diskos ir tā saucamās deģeneratīvās, tie diski palikuši tumšāki, bet mugurkaula kanāls ir pilnībā brīvs. Šajā gadījumā es domāju, ka tās galvenās sūdzības, kas prevalē, tās nāk no tās kreisās gūžu locītavas un jāstāsta. Ja pacientei parādās klibošana, izteikts sāpju sindroms, tad jādomā ir par gūžu locītavas endoprotezēšanu. Tā ir ļoti efektīva metode, ļoti ātri pacienti atveseļojās pēc gūžu locītavas endoprotēzes. Man ir bijuši pacienti, kuriem ir problēmas gan mugurā, gan gūžā, bet gūža prevalē. Un izoperējot gūžu, ieliekot endoprotēzi, arī muguras sāpes pāriet, un pacients saka, man teikt, vairāk tās mugura nesāp. Tāpēc jāstāsta, kur ir tā galvenā problēma, jo atrisinot varbūt to galveno problēmu, arī tās pārējās problēmas, kas ir apkārt, pāries.